vai tu vari pastāstīt, kas tu esi un ko tu šeit dari? Jā, sveiki, man sauc Teres. Es agrāk organizēju Geto dance pasākumus. Šodien es vadīju Open Floor pasākumu kopā ar B-Boy Stepi no MBC. Tas ir tavs pirmais pasākums, kur tu vadi, tā kā Open Floor? Tieši Open Floor, jā, tas man bija pirmais pasākums, bet pirms tam, protams, es vadīju vairākus pasākumus. Visvairāk tomēr tas bija Geto dance pasākumi un joprojām vadu. Piemēram, pagājušajā nedēļā kopā ar Ozolu novadījām Geto dance Hardcore Battles Jūrmalā. Man liekas, ka tas bija visvažākais pasākums, kas bija Jūrmalā tieši dejās. Un šodien mēs bijām kopā ar Stepi un vadījām to Open Floor Stop the Spite pasākumu, kas arī izdevās, bija ļoti labs līmenis. Daudzpusīgi dejotāji, arī žūrija no Krievijas ar ļoti augstu līmeni, tāpēc bija patīkami gan Jūrmalā, gan šeit novadīt tos pasākumus. Ja tu salīdzinātu dažādus tos deju competitions, kā bija latviski, deju sacensības, ja tu salīdzinātu deju sacensības, ko tu varētu pateikt tieši par Open Floor? Open Floor atšķirās ar to, ka tas ir vairāk kā džems. Tas nav vairāk kā sacensības, kuras jūs varat redzēt kaut kur citur, lielākus bētlus, lielākus sacensības. Šeit tomēr tas ir vērsts uz to attīstību, jo sacensības tu parādi, ko tu māki, bet šeit tu iegūsti no citiem dejotājiem, ko tu gribi iemācīties vai vienkārši iedvesmoties. Un man ļoti patīk tādi pasākumi, jo tiešām tieši šeit notiek tā attīstība. Jo dejotājiem vajag dažādas pasākumus un dažādas sacensības. Vajag arī tos lielākus, vidējus un tādus mazākus džemus. Un Open Floor tieši ir tajā nišā, kur ir tie mazāki džemiņi. Protams, varbūt ar laiku tas paraugs pa kādu vidēju vai lielāku pasākumu, bet pašlaik viņi ieņemuši tādu nišu, kuras arī pietrūkst gan Rīgā, gan Latvijā, gan arī Baltijā. Tāds neliels, labs, mājīgs džems priekš vietējiem dejotājiem, bet arī pie mums šeit bija arī leiši un no Igaunijas. Tāpēc patīkami redzēt, ka notiek kaut kāda kustība arī vismaz ar Baltijas valstīm. Tālūk. Kas būtu tas, ko skatītājs vai dejotājs iegūtu, ja atnāks tieši uz Open Floor pasākumu? Open Floorā jūs varat redzēt eksperimentus, jo šeit, piemēram, bija nestandarti, kā mēs pēc atlases samaisījām kopā gan breakdance dejotājus, gan arī hip-hop dejotājus. Un tas jau ir pavisam cits, un jūs neredzēsiet to lielas sacensības, jo tur diezgan strikti viss notiek. Ja tu piedalies konkrētajā kategorijā, tad tu arī tur piedalies, tur saskaiti punktus, viss tā zolīti notiek šeit. Vairāk tiešām tāds kā džems, eksperiments, apmaiņa, iedvesma, un tas man arī šeit patīk, un to arī redz ne tikai dejotāji, kuri piedalās, bet arī skatītāji. Tas ir kaut kas cits tiešām, un ir savādāk. Kādas vārdus varētu pateikt tiem, kas varbūt vēlas nākt tieši piedalīties Open Floor, kā skatītājiem, vai arī, piemēram, kas vēlas organizēt šādu tipu pasākumu? Noteikti vajadzētu atbalstīt tādus pasākumus, jo visgrūtāk ir ar mazākiem pasākumiem, jo, saprotiet, gan arī naudas ziņā, gan arī atbalsta ziņā ir ļoti grūti piesaistīt sponsorus tieši mazam pasākumam. Līdz ar to parasti cilvēki paši iegulda savu naudiņu. Un tiklīdz būs skatītāji un dalībnieki, kuri nāks un ar savu tur piečku atbalstīs, tas būs nenormāli krūti, nenormāli forši, tad būs iespējas vēl vairāk šos pasākumus rīkot. Un vienīgais labākais atbalsts vienkārši nākt, piedalīties vai vienkārši atbalstīt savus draugus, rādus, paziņas. Un jo mēs vairāk būsim, jo ātrāk augsim un jo vairāk būs pasākumu un būs tā augstāka kvalitāte arī dejām. Jo tiklīdz būs lielāks pasākums, labāks atbalsts, būs iespējas arī atbraukt citiem dejotājiem no ārzemēs. Jo, piemēram, tas pats arī notiek Ventspilī, tas pats notika arī Jūrmalā, kad ir liels balvu budžets, ir vairāki dejotāji, bija arī, piemēram, no Francijas, no Vācijas, no Krievijas. Ir lielākas iespējas, lai tiešām atvestu, un varbūt kādreiz arī dejotājiem būs tas pats pasākums, kā, piemēram, ir Slam Dunk, King of Air. Getiņā, varbūt kādreiz arī dejās Latvijā būs tāds pasākums, kad mēs varētu vienkārši uzaicināt 8 labākus dejotājus pasaulē, ne tikai tur Baltijā vai Eiropā. Un es ceru, ka visi to saprot un ar savu dalību un klātbūtni turpinās atbalstīt tādas iniciatīvas, tīpaši, kad to dara paši jaunieši. Tu nedara kaut kādu lielu tur sponsori, kaut kādu, nezinu, tur uzņēmumu, kuri grib virzīt savu kaut kādu zīmolu. To dara paši jaunieši, un tad jaunieši priekš jauniešiem, un tas tiešām ir ļoti, ļoti forši. Paldies!